Nu, kamēr jūs lielākā daļa vēl guļat, es esmu Lielezerā. Mēģināsim šodien atkal uz asari. Nu, laiks jau foršs, vēja baigā nav. Nu, labi, mēģinam. Sāksim ar kaut ko maziņu. Šobrīd man ir šāds te maziņu gumiju, 5 gramu džigalā. Jāuzvak kaut kas gaišs, kaut kas balts. Pilnīgi izskaties, ka kaut kas varbūt, kas sekoja gumijai, bet tikpat labi arī nē. Jāuzvak varbūt tiešām balta gumija kaut kāds tvisterīts. Ir šeit tiešām brūna, tumša. Kas te ir tāds līdz. Šitādu te var mēģināt. Šīs te baltās gumijas, nu vismaz oriģināli viņas bija baltas, ja viņas ir vairāk rozā un tā tālāk, kādu laiku klastā pastāvējuši, bet oriģināls viņas pirkt nanodžigam. Nanodžigam šitā te bija tomēr poliela. Nanodžigam es vairāk visādiem mākslīgiem motiņiem un tādiem strādāju nanodžigā, bet mikrodžigā man viņa diezgan labi nostrādāja kaut kad, kad tas bija arī nesen šeit. Kad, nu, līdzīgs variants, kad uz neko neņem uzlikt šit un kaut kāds 3 asaras dabūja. Kāds sitiens smuks. Tas bija tiešām smuks sitiens. Atkal, diemžēl, neuzsēdās. Bet nekas piefiksēja vietu, kur viņš ir, varbūt paņems vēlreiz. Jā, un redz, iepriekš, kad to pusi nomētāju ar to brūno gumiju, neviens tāds pieskāriens. Uzliku šito, bija sāpīt. Un tas var gadīties arī vienkārši. Ir.
Ir mums zivtiņa. Tieši tajā vietā uzsakās. Bet nu nav liela. Ir forši. Kad jau ir. Ohoho, mailes arī te netrūkst. Kas tas būs? Nebūs kaut kāds dūcīts. Baigi interesanti, tā kā asars neuzvedās. Tur būs jau asars. Jā. O. Neteik, ka baigi slikts asars, bet... Ai, nu, kas man tik... Tīrs, sašukiņš es teikšu, ne? Hoho, ir zivtiņa. Tīro sašuks. Nu, ko turpinam? Jā. Metam turpat. Varētu būt, ka vēl kāds sēž. Jo jā, grimstoši paķēr pa lielam un... Baltais tu izdarītis. Labi.